Sveiki, mani sauc Līva, esmu starpkultūra komunikācijas pirmā kursa studente, un šodien es intervēšu Matīs Jansons no Tulkošanu valodu tehnoloģiju studiju programmas 3. kursa. Mans jautājums. Kāds bija vēstniecības pārstāvju vizītes galvenais mērķis? Galvenais mērķis bija iepazīt Ventspils augstskolas tulkošanas studiju fakultāti, satikt studentus un veidot dialogu par Latvijas un Vācijas sadarbību, kā arī par darbu vēstniecībā un diplomātisko protokolu. Un vai šī vizīte sniedza jaunu skatījumu uz tulkošanas nozīmi diplomātijā vai starptautiskajās attiecībās? Es teiktu, ka jā, jo iepriekš biju domājis, ka tulkošanai ir tāda kā tehniska nozīme diplomātijā, bet šodien sapratu, ka patiesībā tas ir ļoti atbildīgs gan politiskā, gan kultūras ziņā darbs, jo tas, protams, var ietekmēt arī valstu attiecības. Un vai jums bija iespēja uzdot pārstāvjiem jautājumus, un ja jā, tad ko jūs uzzinājāt vai pajautājāt? Jā, iespēja bija uzdot jautājumus, uzzināju daudz ko tieši par darbu vēstniecībā, kāda ir ikdiena, kādi ir pienākumi, un arī bija iespēja uzzināt vairāk tieši par sadarbību starp Vāciju un Latviju. Un kāpēc izvēlējāties vācu valodu kā otro svešu valodu, nevis kādu citu? Vācu valodas izvēlējos jau pamatskolā. Tolaik man tā šķita interesantāka nekā krievu valoda, jo bija jāizvēlas starp krievu un vācu valodu. Domāju, ka krievu valodu paspējuši iemācīties dzīves laikā, vienkārši, jo tā mums izskan biežāk mums visapkārt, tāpēc izvēlējos vācu valodu, jo tā šķita interesantāk un kaut kas jauns. Un kā jūsu pieredze apgūstot vācu valodu atbilst jūsu sākotnējām gaidām? Vācu valoda ir visai izaicinoša valoda, tā nav no tām vieglākajām valodām, jo jā, tā ir loģiski strukturēta, tādā ziņā tas palīdz, bet tajā pašā laikā daudz ko nākas vienkārši iekaut no galvas, un tad, kad tu esi pabeidzis iekaut no galvas, tavs nākamais uzdevums ir iekaut no galvas visus izņēmumu gadījumus. Kas, jūsuprāt, ir visgrūtākais un visapmierinošākais tulkojot no vācu valodas vai uz to? Visgrūtākais, es teiktu, ir teikuma struktūra, jo tā mēdz atšķirties no latviešu valodas, it sevišķi tā gadījumos ar darbības vārdiem, jo tie mēdz būt teikuma beigās. Tas apgrūtina tulkošanas darbu, taču vislabākā sajūta ir tad, kad tu spēj precīzi pateikt tieši to, ko tu biji domājis, jo tā kā vācu valoda ir ļoti tāda strukturēta valoda, tad bieži nāks vienkārši salikt attiecīgos pareizos vārdus pareizajās vietās. Un mans pēdējais jautājums, vai jums ir bijušas iespējas izmantot vācu valodu ārpus lekcijām, piemēram, praksē, apmaiņas programmās vai reālos tulkošanas projektos? Jā, tāda iespēja bija arī tieši vizītes laikā, kad ar vēstniecības pārstāvi runājām vācu valodā, sarunājāmies, veidojām dialogu, kā arī novadījām ekskursiju pa Ventspils augstskolas telpām, visu vācu valodā. Iespēja arī ir pietiekami daudz, mums tiek piedāvāt dažādi darba piedāvājumi, un arī nākotnē turpinu domāju par vācu valodas izmantošanu, arī praksē nāksies to izmantot. Jā, liels paldies!